Čau, postskriptum skatītāji! Mēs visi zinām, ka vasara ir pilsētas svētku laiks. Arī mēs braucām uz Ikšķiles pilsētas svētkiem, kur apskatījām antīkos motociklus. Un dienu vēlāk Ogres televīzijas komanda brauc uz Spīķeriem, kur bija sapulcējušās aktīvākās, radošākās un skaistākās vecmāmiņas. Kāpēc? To jūs noskaidrosiet raidījuma noslēgumā. Un kā jums šodien Ikšķiles svētki? Nu, ļoti patīk. Ko jūs jau esat apmeklējis un ko apmeklēsiet? Mākslinieki uzstājās. Morči, forši. Un kādi turpmākie plāni šodienai? Vakarā uz Ballienā. Ikšķiles svētki jau, es skatos, šogad ir viss mūsu zaļā pļaviņa jau ir pilna jau ar visādām kioskiņiem un visādas mantiņas un kas tik nu nav. Un ļoti krāšņi, un tad jau vēl ir ieplānots jau visu dienas garumā visāds vēl ir fizkultūras sacensības jaunieši. Tas stāsts droši vien būtu mazliet garāks, un pirmām kārtām gribētos izstāstīt to, ka šogad Latvijas Antīgo automobīļu klubs atzīmē savu 40 gadu jubileju, un arī mūsu kluba motosekcija 40 gadus jau veca. Tad šogad ir vairāk pasākumu, kuros mēs popularizējam šo seno tehniku, un Ikšķile ir viena no tām vietām, uz kurām tad mēs esam arī atbraukuši ar vienu, teiksim, salīdzinoši nelielu, bet ļoti izcilu motociklu skaitu. Un kāpēc tieši Ikšķile? Mēs gribam atdzīvināt šo tradīciju, kas bija 80. gados, kad Ikšķilē norisinājās Bādara balvas izcīņa tieši senajiem motocikliem. 90. gados šī kustība mazliet apsīka, taču šobrīd tehnika ir pietiekoši labi sagatavota un vīri ir, braukt griboši. Un mēs vēlamies atjaunot šo tradīciju, un tad šogad mēs atbraucām uz Ikšķili, lai parādītu un mazliet iezīmētu šā pasākuma ideju, parādītu tehniku, un nākošgad jau varbūt lielākā skaitā piedalītos Ikšķiles svētkos ar seno motociklu parādu. Katrs hobijs aizrauj, un šajā gadījumā es domāju, ka tas ir liels darbs, otrām kārtām tās ir ļoti liels zināšanas. Lai šādu motociklu restaurētu, tas nepietiek ka tev ir šis motocikls, vai pat ar to, ja tev ir ļoti daudz naudas, tas nav varbūt nevienmēr izšķirošais. Tev jāzina, kā šo naudu pareizi izlietot un kā šo motociklu pareizi restaurēt. Tā kā tie ir aiz muguras vīri ar pieredzi, gadu desmitiem, kas šos motociklus ir varbūt vairākas reizes apsulinājušies, bet šobrīd jau diezgan labā līmenī restaurē un ļoti cienījamos gados un tādām milzīgām brillēm, kas sēž to dara un godīgi sakot, neviens cits to labāk, diemžēl, bet līdz mūsdienām nespēja izdarīt. Jaunā paudze, tā. Vēsture ļoti interesanti, jo es līdz 83. gadam pats nodarbojos ar motosportu aktīvi, un pēc tam pat arī, kā saka, juku laikā to motociklu iegādājos priekš pārdošanas. Bet tikai es biju saveicis kārtībā viņu braukšanas kārtībā un sāku piedalīties šajos pasākumos, tad es sapratu, ka nevar pārdot un nevar no Latvijas vest ārā viņu. Un tā es atkal pa jaunam iegājis motociklu dzīvē un kolekcionēju, un šitais ir viens no maniem mīļākajiem, jo tas viņš ir pirmais motocikls. Viņš ir mani 1 gada, 47. gadā. Iepatīkās, nav kritērija tāda. Es neesmu tāds kolekcionērs, kā tikai vienu marku kolekcionēt. Vienkārši ir interesants modelis. Es viņu vai iegādājos, vai kāds man iedod. Varianti dažādi ir. Vai pa daļām salas kopā. Pirmkārt, man pašam tas ir priekš dvēseles. Otrkārt, sabiedrībai patīk. Un tas ir tāds, tā kā medusmaize. Tad, kas liks garstāvoklis, kad ir kaut kas tā, tad izbrauc līkumu, tad atkal labāk paliek. Nodarbojos ar seno motociklu meklēšanu, saglabāšanu un restaurāciju. Bija priekšlikums izbraukt šī pasākumā ar pirmskara tehniku, tad es izvilku vienu no saviem vecajiem motocikliem, man ir vēl vecāki arī. Šis ir 1913. gada motocikls, kas ir atsūtīts pa dzelzceļa pastu no Sibīrijas 25 gadu atpakaļ. Ja? Viņam nebija dzinēja, vispār 9–10 gadi tika patērēt, lai atrastu pareizo dzinēju, kas ir pēc numuriem atbilst šim motociklam, un restaurācija prasīja daudzus gadus. Ja?
niķelēšanu Vācijā un detaļu vākšanu saraksta vairāk kā 600 e-pasti tika sūtīti un saņemti no Anglijas. Tā ir tāda vispasaules brālība, kad cilvēks cilvēkam palīdz, ja, lai mūsu kopējā lieta iet uz priekšu. Tas nav hobijs vairāk, tas ir dzīves stils, motocikli un to saglabāšana, restaurācija, starptautiskā sarakste, teiksim, arī tehnoloģijas. Šis ir viens no grūtākajiem. Es par to vārdu dārdzību te nerunātu, jo, ja tu pats ļoti daudz ko dari, tad tu neskaiti to naudu. Ja? Savu stundu sev nemaksā. Ja? Bet arī daudz cilvēku saka, ka tas ir pensijas fonds, varbūt kādreiz. Ja? Lai gan, kā tu vari pārdot ģimenes locekli, ja tu esi pie viņa gulējis, ja? Gadiem viņu taisīs. Piemēram, šis sēdeklis, nekas īpaši, ja, pašu roku taisīts, bet, ja jūs pastītos apakšējā ādiņa nav piekniedēta, bet viņa ir piešūta pie bleķa. Tātad bleķim, katram caurumiņam ādā ir pretī bleķī caurumiņš. Tātad ir jāšuj ar rokām pašam, ja, pie televizora. 2 nedēļu pirksti pēc tam ir jēli, jo šujmašīna to nevar. Diegs netrāpīs, ja. Un tā tālāk. Tā ir zinātne, tā ir māksla, tā ir vēsture, tā ir kultūra, tā ir pietāte pret to, ko radījis ir tas pirmais ražotājs. Jo tais laikos cilvēki nesteidzās. Viņi visu darīja pamatīgi, kārtīgi. Un Reksam bija tāds reklāmas sauklis, kad viņš nav izgatavots vai ražots kā lētāk, bet kā labāk. Un es to saukli pārveidoju, ka viņš ir restaurēts, nevis kā lētāk, bet kā labāk. Postskriptum. 5. augustā Spīķeru koncertzālē notika kas nebijis. Pirmo reizi Latvijā tika kronēta Latvijas labākā vecmāmiņa. Vasaras garumā vecmāmiņas mācījās un sev pilnveidoja, lai nokļūtu finālā, kur cīnījās par vecmāmiņa 2012 titulu. Pirmais vecmāmiņu konkurss un vēl tādā līmenī un ar tādām vecmāmiņām un tāds 8. Latvantīgo meiteņu festivāls. Vienkārši brīžiem man jāaptur asaras, lai es nesāktu raudāt. Kad mēs iepazināmies pirmajā atlasē pusfinālā, viņas bija vienas. Ir pagājuši 3 mēneši, un viņas ir katru dienu mainās, un viņas katru dienu ir savādākas. Un kas ir ļoti interesanti, mēs nebija redzējis nevienu talantu priekšnesumu. Tad arī talanti vienkārši ik pa brīdim lika man būt pārsteigtai. Jo, kā pierāda mūsu konkurss, uz skatuves ir vienlaicīgi 38 gadus veca vecmāmiņa un 74. Viņa saplūst vienā skaistā enerģijas plūsmā un, var teikt, man patīk izrunāt šo vārdu. Latvijas skaistākās, gudrākās, talantīgākās vecmāmiņas. Es lasu avīzi Diena, un man ļoti interesē senioru lapuse, un es ieraudzīju senioru lapusē tādu piedāvājumu. Vispār es viņam tā kā paslīdēju garām, bet es dejoju Eiropas senioru deju grupā Madaras Salaspilī. Un viena Madara, mūsējā dejotāja Mirdza, ieteica Anna, tev tur jāiet. Es tā kā pasmējos, domāju, nav jau tas tā, bet avīzes iedevu savai jaunākajai meitai un saku, redz, kāds piedāvājums, tāds vecmāmiņa. Es biju iedomājusies, ka vecmāmiņas būs tādas, kā es apmēram manos gados. To es nezināju, kādas tās vecmāmiņas. Meita jaunākā mani pieteica un piekdienas vakarā paziņoja, tev jābūt sēsdien no rīta Hotel Elizabete uz konkursu vecmāmiņu. Pat cik mēs jau bijām runājuši, es jau nebiju pārsteigta, bet man bija citi pasākumi paredzēti. Es atteicu citus pasākumus un tomēr uzdrošinājos piedalīties šajā konkursā. Pašā sākumā, tas bija maija mēnesis, parādījās masu medijos dažādi saukļi, uzraksti, varbūt tie nebija tik pozitīvi, varbūt arī mazliet tā ar ironiju, skaistākās vecmāmiņas.
līmenis. Jā, mēs esam skaistas, bet ne varbūt ārēji tik skaistas, kā mūsu skaistums ir vērtībās. Mūsu skaistums ir tas, ka mums ir bērni, mums ir ģimenes, mums jau ir savas vērtības. Tas ir tas skaistums, ne jau tikai ārējais skaistums. Šeit vienkārši sievietes ir izvēlējušās kaut ko izdarīt, varbūt nesēdēt mājās pie seriāliem un tā tālāk, bet praktiski ir 14 sievietes palikušas tās, kas strādā, kas grib kaut ko jaunu iegūt un kas ir atvērts visam jaunajam. Jādod iespēja sievietēm izpausties un iedrošināt atkal citas. Es tiešām visām Latvijas sievietēm gribu teikt un arī aicināt, ir jāpiedalās dažādiem izaicinājumiem, projektiem, jo mēs ļoti daudz no tā iegūstam. Patiesību sakot, es zinu, ka jaunām meitenēm ir ļoti liela uzdrīkstēšanās piedalīties šādos konkursos. Sievietēm, kas ir precētas, ir vēl grūtāk, un vecmāmiņām ir vēl lielāka uzdrīkstēšanās. Tikai un vienīgi pozitīvs vērtēju, jo ja sieviete pēc šāda konkursa spēja, teiksim, pacelt savu pašapziņu un būt vēl laimīgāka vecmāmiņa šī gadījumā, tas ir fantastiski. Man ir svarīgākā lieta tā harizma, absolūti varbūt ne talants, jo katra vecmāmiņa, kas šeit ir nonākusi, ir ļoti, ļoti talantīga. Un es noteikti skatīšos šo harizmu, un mēs esam faktiski jau vērtējuši viņu jau 3 mēnešu garumā. Tā kā ir pāris knipiņi, ko mēs droši vien atstāsim pie sevis, bet svarīgākā lieta ir šis pozitīvs, šī mīlestība, kas staro no šīs vecmāmiņas, lai to jūt ne tikai mazbērni, bet lai to jūt arī vecmāmiņas bērni. Tas novēlējums, ko es gribētu nodot vecmāmiņām, tas, ka mīliet sevi tādas, kādas jūs esiet, un jūs saviem bērniem būsiet tāpat visskaistākās un mazbērniem tāpat vismīļākās. Galvenais jau īstenībā dejā ir harizma un sajūta, tā sajūta, ar kādu tu kāp uz skatuves un kāpēc tu to dari. Un ja, teiksim, šinī arī vakarā bija tā, ka šīs vecmāmiņas, kuras dejoja ar prieku sev un savam partnerim, tās arī, protams, kad bija līderis. Lieliski man ir prieks redzēt, kad Elite Drāki ļoti pacentusies, lai šis konkurss būtu arvien augstākā līmenī. Un, nu jā, manuprāt, ir lielisks pasākums un mums ir daudz skaistas vecmāmiņas, par ko man ir milzīgs prieks, un es ceru, ka nākamgad droši vien, ka būs vēl vairāk pretendentes. Nu, jā, lai mums ir skaisti cilvēki, lai mums ir skaisti ne tikai vecmāmiņas, vectētiņi, bet arī mazbērni, un tas jau viss pasākums pats par sevi runā. Kādas ir tās sajūtas pirms lielā fināla? Jocīgas, ir ļoti bēdīgi, ka zinām, ka šodien viss beigsies un vairāk nebūs tās kopējās sestdienas, kas mums bija 3 mēnešu garumā. Kas darījāt šajās sestdienās? Rakstījām esejas, apmeklējām saukrastos Elgu Drūli, brīnišķīgas sestdienas pavadījām, gatavojām salātus, runājām par dzīvi, par bērniem, par mazbērniem. Ārkārtīgi jaukas sestdienas. Kādi ir tie jūsu iegūmi no šīm sestdienām un kopā pavadītā laika konkursa laikā? Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs laiks manā dzīvē, jo tāpēc, ka es ieguvu ļoti daudz, teiksim, varbūt tās iepazinu personības, jo katra no šīm 13 vecmāmiņām, neskaitot mani, ir ārkārtīgi burvīgas sievietes, ārkārtīgi skaistas sievietes, gan ārēji, gan iekšēji, un es ļoti priecājos, kad man bija tāda iespēja dot ar viņām visām satikties. Man ļoti palīdzēja mana ģimene, draugi, un man bija ļoti labs deju skolotājs Mārtiņš Etkins, un es domāju, ka pateicoties viņam, es domāju, ka mūsu priekšnesums būs ļoti labs. Tas ir kaut kas jauns, tas ir tāds nebijis, ka tu apzinies, ka tu it kā esi vecmāmiņa, bet te pašā laikā tu jūties ļoti jauna, un tev vēl visa dzīve priekšā. Un zināmā mērā arī ļoti pārsteidzoši, ka vecmāmiņas ir tik talantīgas, atraktīvas, un es pat nezinu, kur tie talanti viņām visu laiku ir bijuši paslēpti. Un labi, kad ir šāds konkurss. Arī dāmām ļoti labos gados.